Draugi, mīļie, šis ir absolūti ekskluzīvi, nenormāli ekskluzīvi, tāpēc, ka man ir izdevies dabūt uz sarunu viskarstākajā dienā Malpils Zemiņu svētkos kafijas magnātu, kafijas rūķi, kurš pirmām kārtām ir Malpils iedzīvotāju padomes vadītājs, kurš ir aktīvs iedzīvotājs. Viņš ir Malpils kopienas viens no stūrakmeņiem. Viņš dara tik daudz ko, ka reizēm, manuprāt, viņš pats netic visam tam, ko viņš dara. Bet kas ir forši? Mēs darām kopā. Paldies, Roland, ka tu esi šeit, ka mēs varam aprunāties mazliet, ka tu vari pasēdēt dīvainā. Es parūpēšos, lai tu neaizmiedz. Un tā. Un šodien mēs, protams, parunāsim ar tevi par to, ka Malpils ir tikko ieguvis viedā ciema atpazīstamības zīmi. Un tas nenoliedzami ir lielā mērā arī pateicoties tavai kurbulēšanai. Un tagad es gribu, lai tu pastāst par futbolu. Sāksim, visu pa plauktiņam. Par futbolu Malpilī, par stadionu, par to, kā tas attīstījās, par futbola sacensībām šodien. Kāpēc tas ir svarīgi? Aiziet. Var, jā. Es esmu 3 gadus Malpilī dzīvojam kā ar ģimeni. Starp citu, es zinu, ka tev ir, jūs tieši Zemiņu svētkos atbraucāt 3 gadus atpakaļ. Tātad sveiciens dzimšanas dienā. Paldies. Dzīvošanas dzimšanas diena. Jūs tādas svinat? Mēs rūķim svinam. Jā, super. Es skatos, man tur rindu veidojās. Tas labi. Jūs varat nākt paklausīties, kā mēs ar rūķīti runājam, pēc tam padzersiet kafiju. Nenomociet lūdzu rūķeni, Dinu. Futbols Malpilī īstenībā ir sena tradīcija jau. Īstenībā Malpils vispār bija sportiski kādreiz. Un arī tagad ir joprojām, bet kaut kā, jau tur laikam ejot kaut kas tur cilvēki mainās, pagaist un tam līdzīgi. Un, ja tev ir 4 bērni, tad tev kāds no viņiem sporto. Un tad vienkārši tu darīji to, ko bērni grib darīt, un tad dzīvojot Malpilī, tu saproti, ka mums ir fantastisks stadions, 100x60, tas ir, mēs varam spēlēt lielo futbolu, virslīgi mēs varam uzņemt, ja mēs sakārtojam. Mums ir 400 metru skrēja aplis, kas nozīmē, ka tas ir olimpiskais, Siguldas novadā tāda nav. Un mūsu tā infrastruktūra ir mega liela, mega labā, mums ir mega skola, mums ir tukšs tehnikums, mums ir baseins. Un tad Es tev gribu apstādināt, zini, kāpēc? Tu tagad stāsti, cik mums viss ir labi, bet tad, kad tu 3 gadus atpakaļ mums nebija tik labi. Izstāsti to stāstu, kā tava, kā iedzīvotāja, kā kopienas stūrakmeņa iniciatīva ir aizvedusi Malpili līdz tam, ka mums ir čempionāta posms. Un ka šodien tur jau 5. gadu notiek futbola sacensības. Laikam ejot ir dažādi cilvēki, un Malpilī ieejot vidusskolā, tu redzēji hokeja kausus. Un tad jautājums, kur ir hokeja halle vai tam līdzīgi. Un tad tu uzzini, kad bija Apsīšu kungs, kurš bija kūrēja hokeju, dega par to, un tad arī bija. Un tāpat līdzīgs tāds ir ar futbolu šobrīd. Stadions 3 gadus atpakaļ, 2 gadus atpakaļ bija tāds, kā bija. Pļāva, kaut kad pļāva. Kad gribēja, tad pļāva. Kad negribēja, tad nepļāva. Spēlējām lielā zālē, vai arī tad, kad nopļauj, tad tur sajūta, ka tu esi sienu, tikko pļaut sienu spēlē. Laikam ejot, tu sāc to kurbulēt, kā tu saki, jā, un tad ir vēl visādi dullie, kuri lec tev līdzi, un arī to pašu ir gatavi atbalstīt. Un tad tu sāc skatīties, ko tu vari izdarīt. Ar neatlaidību tu vienreiz saņemot no kaut kādām amatpersonām vai personām, kas ir atbildīgas par šīm infrastruktūrām. Redzot par to tajā Malpils gadījumā, kad īsti stadions īsti nebija nevienam, ne sporta centra apsaimniekošanā, ne pašā tehnikuma bijušā apsaimniekošanā. Stadiona zālīti pļauj sporta centrs, bet apkārt, kur ir tribīnas, pļauj tehnikums. Un tad tāds bardaks, un tad tu lēnām ej un runā un tiecies ar atbildīgajiem cilvēkiem, un ja tev vienreiz pasaka, nē, tālāk runā. Un tad mēs savilkām, mēs uzrakstījām to līdzdalības budžetu ar mūsu padomi iedzīvotāju, dabujām naudiņu.
attīstījām to futbolu. Sākumā man teica, ka kāpēc tu ņemies ar tādu futbola stadionu, jo tur jau viņš ir nolaists, jā, tur vajag 500 miljonu, lai vispār viņu kaut ko tur atdzīvināt. Bet, lai atvilktu oficiāli reģistrēts Latvijas Futbola Federācijas spēles, pietika ar 10 000. Un gribas spēku un iet un viņu vienkārši sakopt, nopirkt vārtus, regulāri pļaut, piesait zālīt, tā. Un šeit es gribu, lai mēs visi saprotam, ka katra iedzīvotāja vēlme un interese kādu lietu uzlabot ir iespējama. Jo principā Rūķis arī varēja, piedod Rūķi, ja? Tā kā Gunteras Augustā, Rolands Rūķis, to arī atsaucies uz abiem, vai ne? Un šeit Rolanda un citu tētu iniciatīva ir nesusi rezultātu. Tas ir tas, kas mums ir jāsaprot no kopienas spēka, ka katrs viens var atrast risinājumu. Jā, varbūt ne uzreiz. Jā, pilnīgi iespējams. Jā, varbūt, ka tam vajadzēs ilgāku laiku. Jā, varbūt, to neviens nezina. Bet nedarīt var vienmēr, jā. Jā, nedarīt var vienmēr. Tā mēs viens otram atgādinam. Tātad skaidrs, šis bija futbols tās, bet tas nav vienīgais. Vai tu varētu mums pastāstīt, Roland, tad, kad tu pārvācies ar ģimeni uz Mālpili, Jā. tu nebija kafijas Rūķis? Es nebiju. Es biju Rolands. Vispār kafija sākās Mālpilī un pateicoties Mālpilī. Pateicoties kopienai, un kafija ir tīrākais kopienas produkts. Win-win gan kopienai, gan man pašam, gan ģimenei. Un līdz ar to tas kopienā bija nepieciešamība tirdziņo pasēdēt kaut kā, nevis vienkārši aiziet nopirkt gaļu vai nopirkt sieru un iet mājās, bet parunāt pie kaut atrast iemeslu, kāpēc pasēdēt, parunāt, un tā tase kafijas ļoti lieliski ievirza uzsākt to sarunu. Tās ir droši vien tās 3 minūtes, kuras pārvarot, tev tās 3 minūtes ir, tev tā kafija ir, tu mājās neaizskrien, bet tev sāk raisīties tā saruna, un tad bieži vien viņi beidzas pie 2., 3. kafijas vai vispār pastaigi pa mergup. Tas atslēgas momentiņš, un tā kafija tajā pirmajā advents tirdziņā, tas bija tāds, wow, man liekas, visiem mālpiliešiem, mums pašiem arī, un tad bija tāda, kad viņi beidzās, tad bija tāda tukšuma sajūta, un vienkārši kaut kā organiski gribējās to turpināt, un tad hobiju pārvērst par savu veidu biznesu, tāds bija tas stāsts, jā. Bet par kopienu Mālpilī runājot, ir tā, ka mums ir viens nav darītājs vai viens nav galīgi cīnītājs, viens vienmēr agrāk vai vēlāk viņš apstāsies, izdegs, vienkārši nedarīs, uzskatīs, priekš kam to vajag un tam līdzīgi, bet, manuprāt, mums ir izdevies visiem kopā, tev, Mālpils iedzīvotāju padomē, vēl, kas mēs esam, tas, kad ja viens kaut kādā brīdī paiet maliņā vai kaut kāda apstākļa dēļ nespēja izdarīt vai mazāk aktīvs, tad visi citi paņem to pašu ideju un iet tālāk. Un tas ir tāds, manuprāt, viens no lielākajiem tiem kopienas spēkiem. Un runājot par, piemēram, iedzīvotāju padomi, es varu galvu ķīlā likt par to, ka ja mums ir tas vienotais skats, tad tā arī ir un uz visām tām sēdēm, kur tur tas novads piedāvā, tu nevari izskriet un aizbraukt, un tas nav arī vajadzīgs, bet tu zini, kad aizies viens, un tu zini, ka viss būs atspoguļots, izdarīts mūsu viedoklis, pausts, Mālpils būs pārstāvēt un tā tālāk. Tā kaut kā. Roland, tu arī bija viens no tiem, kurš aktualizēja dabas takas skumjo tādu notietā, var teikt. Un bija tas, kurš mudināja arī citus uzņēmējus Mālpilīs izdarīt kaut ko savas vietas labā. Un tā notika talka, 150 vietējie iedzīvotāji. Mēs visi kopā sanācām, noticējām to, ka to var izdarīt. Un tagad mums no baznīcas uz kapiem vai no kapiem uz baznīcas, kā kuram vajag katru reizi, mums ir brīnišķīgs atjaunots Mālpils dabas takas posms. Saki lūdzu, ko, vai ir grūti vai ir sarežģīti iekustināt cilvēkus?
ja grib, tad var visu iekustināt, man liekas, jebko var iekustināt, vajag tikai gribēt, vajag tikt pār tam jautājumam, kāpēc man to vajag, vai labāk nedarīt, jo nedarīt jau var vienmēr, bet, ja tev kaut ko gribas, tu ej un dari, kaut kā, nezinu, tā dabas tā kā, viņa bija bēdīgā stāvoklī, tur bija nopuvuši tie kociņi un tā tālāk, tur bija jautājums, būt viņai, vai nebūtu. Un pa lielam jau neviens cits neatnāks un neizdarīs tajā mūsu labā. Un tad, kad mēs pārvācāmies, bija brīnišķīgs brīdis, brīnišķīgs vai slikts, nezinu, ņem, ko grib. Mālpils tika pievienot Siguldas novadam, un tad vietējiem iedzīvotājiem ļoti daudziem bija, Siguldā mūs neviens nedzird, Sigulda dara kā grib, atbildes ir tikai tur Siguldā, Sigulda sliktie un tam līdzīgi. Bet pa lielam jau viņiem tur vienalga, kā mums te iet. Un ja mēs paši nepateiksim, kā mums vajag un kā mēs gribam dzīvot, tad tā arī nekas nebūs. Man šķiet, ka Rolands ir vienkārši brīnišķīgs iedvesmotājs uz to, ka jebkurā kopienā, ja tu pats savā vietā redzi, kas ir jāuzlabo, tu vari atrast arī veidus, kā to izstāstīt savai pašvaldībai. Un tu esi dzīves piemērs. Starp citu, šeit atkal kompliments mūsu novadam, jo pirmās iedzīvotāju padomas Latvijā ir, protams, kad Siguldas novadā un Mālpils var lepoties ar ļoti saliedētu iedzīvotāju padomu, kas tiešām ne tikai runā un raksta vēstulītes, bet izdara reālus darbus savas vietas labā. Mēs varam tikai citus iedrošināt, veidot un darboties un darīt to ne tikai uz tādu, jo ir jau forši tikai uzņēmējiem sanāk kopā vai biedrībā sanāk kopā, bet ir jau arī jārunā kā teikt, dažādos līmeņos, gan augšā, gan apakšā. Visur, vai ne? Roland, tā runāšana tev ir dabas dots talants. Tas ir skaidrs. Vai ne? Bet vai tu vari mums arī izstāstīt jaunāko notikumu, kas šorīt piedzīvoja atklāšanu? Jā, es gribu, lai tu izstāst par brokastu maizītēm. Jā, šodien Mālpilī tika oficiāli atklāta mālpilieša mākslinieka pasaules slavena vai zināma Kivī. Kurš zina Kivī, paceļ roku? Opītis darbs. Viens no darbiem, un prieks, kad viņš rotā Mālpili, viņš ir tuvu skolai, bērni var redzēt, mākslas skolas skolnieki var redzēt, un tas arī viens no tādiem turisma, Mālpils sakopšanas vai tādiem punktiņiem, kas ir tagad forši, ar ko var lepoties, un viņš tur ir un būs, un līdzīgi kā dabas taka, un stadions, vēl visādi citādi projekti. Jā, tieši tā. Un šeit es gribētu teikt, ka tādu pievelk, vai ne? Talantiem ir jārod iespēja atvērties, bet ne tikai tu pats esi ļoti liels ieguvums Mālpils viedā ciema, attīstībai un šim titulam, bet arī tava sieva, viņa bieži vien gan nav tik publiska kā tu pats, un Dīna, mēs tev sūtam sveicienus, es drīz laižu Rolandu atpakaļ pie tevis, bet es gribu, lai mēs Dinai, tavai sievai un taviem bērniem arī uztaisām vienu komplimentu. Kāpēc? Jo tu jau nebūtu kafijas rūķis, ja Dina neuzšūta tev brīnišķīgu kostīmiņu. Vai ne? Un tu jau nevarētu paspīdēt tik daudzas reizes, ja tev šis atbalsts nebūtu. Ko nozīmē tev pabūt pie prezidenta kopā ar savu ģimeni pēdējā laikā? Ko nozīmē tev būt tirgū ar savu ģimeni, ražot kafiju, būt Mālpilī, būt kopienā, nevis vienam pašam, bet... Nē, te jau ir tas stāsts, ja tu esi viens pats, tu jau pa lielam, tu vari kaut ko droši vien izdarīt, bet bez ģimenes, bez atbalsta, bez tādiem tuviem cilvēkiem jau tu neko nevari. Un tev jau, jebkuram cilvēkam, man liekas, ir brīži, ka tev ir foršāk, dedzīgāk, enerģiskāk, mazāk, un tad tie tuvie jau ir tie, kas, dēļ kā tu īstenībā strādā, darbojies un dzīvo, tā. Un tas viņu prieks, ka tu esi, to pašu stadionu sakops, tas jau ir forši. Kaut kā tā. Un vēl jau ir kas, ko es esmu novērojis, kad tie paši mālpilieši jau arī ir
Kāds varbūt ir kaut kur rutīnā iegājis, vēl kaut kur, bet katram ir tā vājā vieta, uz ko uzspiest. Kāds tur ir bērnībā spēlējis šāhu, kāds tur futbolu, kāds ir azartisks, kāds mazāk. Un tad, kad tu atrod to stīgu, tu paņem viņu un saki, Daili, ejam spēlēt, ejam. Viņš jau vienmēr ies, un vajag tikai to drusciņu, to pavilkt un ies. Manuprāt, Mālpils kā tāda vieta, kur dzīvot, ir mega krūta, jo rudenī tu nāc mājās, skaties, tev pie šitās vārtiņiem ir kabacītes atstāts, foršana. Sēnes, es zinu, ka sēnes. Jā, sēnes. Man atlika tikai pateikt, man negaršo, bet sieva ēd sēnes. Man uzreiz nākamajā stundā bija sēņu spaiņas klāt. Un šeit, man liekas, ir viena no tām krutākām lietām, kad ja tev ir kāda ideja, tad tu pasakot viņu, tu dabūsi to, ka, kā es tev varu palīdzēt, ejam un daram. Tas ir forši. Tu man gan arī saraudināji. Roland, viss ir brīnišķīgi. Visā tajā galā es nevaru saprast, kurš kuru, vai ne? Bet jā, es gribēju tev pateikt ārkārtīgi sirsnīgi paldies, ka tu esi Mālpils kopienai tik atvērts, tik darošs un rādi mums visiem piemēru. Tas nav viegli, tas ir skaidrs. Un tava ģimenes dzīve, kā teikt, mums visiem ir diezgan redzama, jo Mergupas 4, kafijas grauzdētava un tagad arī tostermaizīt ir tas brīdis, kurā braucot garām, tu paskaties, vai var pamāt kādam pagalmā. Jā, uz veikalu man sieva nelaiž vairāk, jā. Un tagad es gribu tev jautāt, es zinu, ka tu esi tāds tīrasiņu kurzemnieks. Jā. Vai tu jūties kā mālpilietis? Nē, te ir stāsts. Mēs 8 gadus dzīvojām Ķekavā. Un Ķekavā es nekad nevarēju nosaukt sevi par ķekavieti. Es vienmēr biju kuldīdznieks. Un, ja man prasīja Ķekavā, ka Ķekavs neesmu no kuldīgas, tad Mālpilī laikam jau 1. gadā es sevi nosaucu par mālpilieti. Jau, tā. Un, nezinu, tā kaut kā pēc sajūtām, un tāpēc jau tā dabas tā kā tapa viss tas un viss kopā. Bet, te jau atkal man ir jācitē tevi, ja vieta bez cilvēkiem ir tikai vieta, Nedarīt mēs varam vienmēr, bet pamēģiniet vienreiz izdarīt. Tā mēs te, protams, kopienā viens otru citējam. Jums ir absolūti unikāla iespēja Rolandam kaut ko pajautāt, pirms es viņam tiešām... Dina, viņš jau skrien, un ja nav neviena jautājuma, viņš skries ātrāk. Labi. Tev ir tik daudz mākslas darbu tavā grauzdētavā. Tā, un tagad paņem vienu reklāmas pauzīti. Tā kā, ko es varu? Kuras tev varu satikt? Tātad Mālpils tirgū tu cienā ar kafiju regulāri? Jā, katru otro nedēļu tirdziņā, bet tirdziņš jau tagad ir pāraudzis tāds giga tirgus. Jā, mums ir labākais tirgus šai pus Daugavai. Un līdz ar to tur tā parunāt baigi vairāk jau nesanāk, bet, nezinu, man jau liekas, mani var satikt grauzdētavā ļoti daudz. Pieteikties uz tām meistarklasēm? Pieteikties vienkārši tāpat, atnākt ciemos vēl kaut ko. Tā kā Mālpilī jau te visi mēs satiekam ik pa brīdim viens. Un šodien tu kafijas taisīs līdz cikiem? Līdz 11. droši vien. Mums vēl ļoti... jā, Almā ir jautājums, lūdzu. Tātad tie, kam nedzirdēja Almas jautājumu, kā notiek tā daļa sadarbībā ar pašvaldību tieši finansējuma stāstā? Bieži vien ir idejas, bet nav par ko tās realizēt. Kā to mēs darām Mālpilī un kāda ir tev pieredze? Mums ir tie visi iedzīvotāji līdzfinansējumi budžeti. Mēs darām tā. Stadions tas pats, ja? Mēs pagājušajā gadā uzrakstījām to iedzīvotāju līdzfinansējumu budžetu.
izcīnījām, Mālpils tur nobalsoja, viss tur tajā kārtībā dabujām. Ieguldījām naudu, un tagad mēs ejam ar pašvaldībai un sakam, hei, mēs sakopām, daram, mēs parādām, ka mēs varam, mēs parādām, ka tur spēlē futbolu, ka tur notiek sacensības, un tagad es viņiem kaut kādu laiku apakaļ teicu, ko mēs šogad tur darīsim, kādu investīciju mēs varam ielikt. Un tad viņi saka, tagad naudas nav vēl kaut ko, bet tu nevari laist viņu bojā. Un tad finālā viņi atrada kaut kādu līdzeklīšu, ko atkal var ieguldīt, uzlabot un novirzīt tam. Tā, bet viņiem ļoti patīk, vismaz mūsu gadījumā Siguldā, viņiem ļoti patīk redzēt, kad rezultātu cilvēki, kad lieto to, ko viņi ir izdomājuši darīt, nevis kaut kādu, nezinu, tur bezjēdzīgi, bet kaut ko jēdzīgi. Un tad tu ej rādi stāsti, viņi saprot, kad vajag, tu atļauj viņiem paspodrināt spalvas, kad viņi var atnākt tur lentu pārgriezt, vēl kaut ko, tāds win-win uzstājas, Mēs šeit būsim ieguvēji, ka mums ir šis te investīcija projekts vai kaut kāda tā iegūtā pievienotā vērtība. Viņi būs priecīgi Facebookā ielikt, kad mēs uztaisījām Mālpilī tur stadionu vai galda tenisu vai vēl kaut ko tur. Un tas tāds appusējs. Mēs ļaujam, un viņi zina, kad vienmēr atsūtot to pašu kaut vai lauku parlamentu uz Mālpilu prezentēt Siguldas novadu, viņi zina, ka mēs izdarīsim tā, ka tas parlamentam jau citu variantu jau nebūs, būs jau jābrauc uz tejienu. Un tā pašvaldība, šobrīd, manuprāt, mēs esam kā Mālpils, kā kopiena iegūši to, ka, ja pašvaldībā ir kāds jautājums vai kas ir ārpus Siguldas vai ārpus, ko viņi redz novirzīt kādam ciematam, tad noteikti viņi domās par to, ka to var novirzīt uz Mālpilu, jo mēs ejam pie viņiem ar konstruktīvu risinājumu. Nevis tā, ka jūs tur dalat slikti naudu vai kaut ko, bet, hei, mums vajag šito, tas maksā tik, varam, nevaram. Ja nevaram, tad kad varam. Tā. Un, protams, viņiem vēl ir svarīgi, ka tu neatlaidi, sasolīt viņu māk, bet tu pa brīdim atgādini. Un forši ir tā sajūta, kad viņi atbrauc uz to ikgadējo vizīti, un tad viņi kaut kādi jautājumi, sāpes iedzīvotājiem ir, tu viņiem izstāsti, viņi to tur var parisināt. Un tad pēc gada, vai kad tu atkal saties, tad tu prasi, kas ir ar to jautājumu? Ja? Jāmēģina neaizmirst. Un tad viņiem nav argumentu. Un tad tu viņus noliec tajā pozīcijā, ka viņiem ir kaut kas jādara. Tā. Vēl es gribētu teikt, ka mēs izmantojam projektu iespējas, bet tādā ziņā šis dabas takas balsojums, kur ļoti daudz ir atkarīgs īstenībā no mūsu pašu parādītā viedokļa. Vai ne? Jo 2 projekti, 3 īstenībā, ir realizēti, kur bija vajadzīga vietējā balss. Un tad mēs ar Rolandu kurbulējam, hei, bet tas ir atkarīgs no mums, sabalsojam. Un tai pašā laikā spēle varbūt nevienmēr ir vienlīdzīga, jo Siguldas pilsētā vairāk iedzīvotāji nekā Mālpilī, bet aktivitāte mums tajā brīdī bija lielāka. Tā kā tas arī ir no mums pašiem. Un daudzas lietas, daudz projektus mēs iesākam, mēs rādam. Protams, mēs paši uzņēmēji investējam līdzekļus primāri, tai pašā dabas takas atjaunošanā. Mēs rādām, ka mums tas ir svarīgs, un mēs paši arī varam ļoti daudz izdarīt. Un pēc tam jau tā spēle notiek, vai ne? Ka nevis mēs tikai pieprasam, ka mums kaut kas pienākās. Nē, mēs esam gatavi ieguldīt savu laiku, savus resursus, finanses, visu, kas vien mums ir, jo mēs šeit dzīvojam. Mēs visi dzīvojam šajā Latvijā. Viņus var apspēlēt tajā viņu spēlē. Mēs šeit būsim mūžīgi, viņi ir ievēlēti. Tas arī fakts. Bet sveiciens visiem tiešiem mūsu sadarbības partneriem pilnīgi visur, vai ne? Gan pašvaldībā, gan tepat un tā. Rūķis tev laiž pie sievas, es zinu. Un ja jūs kaut ko vedat suvenīros no Mālpils, tad Mālpilī grauzdēta kafija, tiešām tas tā varētu būt. Un brangus aplaustus Rolandam. Paldies! Zini, tā kā futbolā. Jā, draugi mīļie, kā teikt, nemūkam pavisam drīz jau mums ir vēl viena saruna. Un es teiktu tā...